Čau visiem manā UB Moto kanālā. Nu, ko, draugi, šodien mums ir ārā foršs laiciņš, plus 8 grādi, var teikt. Domāju, ka šodien jābrauc ir uz garāžu paķunēt BMW E81, jo ir atnākušas visādi komponenti, kā saka, spoileri, splitteri. Gribēju jums parādīt, ko mēs šodien darīsim, ko mēs nedarīsim, bet šo video, es domāju, sadalīšu, kā saka, 2 epizodēs, lai būtu interesantāk. Jo reāli tas vidīgs man sanāks pagarš tā laikam, ja es taisīšu vienā, tā kā uztaisīsim 2 epizodēs šo video. Kaut kā tā, jā, tā kā teicu, pagājuši gadu ir, ka liksim splitters un spoilers un kaut ko sāksim darīt. Un 2. epizodes, domāju, es uztaisīšu, ka būs tuvāk martam nāks, ja varēs uzlikt, visu pilnībā salikt un parādīt, kāda mašīna beigās izstās. Bet tagad šī epizodē parādīšu, par ko mēs sāksim, kas ko kā. Kaut kā tā kā uzliekam laiku, ja patiks video, abonējam kanālu un liežam skatīties, kā saka, davai. Beidzot atnākus, mums spoilers ir atnācis. Veselu pusotru mēnesi gaidīju, ko viņš ir kastīti šādi te. Tā kā mēģināsim atvērt viņu vaļā un pastīties, kas te notiekās. Jo šim modelim nevar vispār Ķīna nepiedāvā nekādas splitteres, neko, tikai atradu vienā vietā Polijā un lēti nav. Lēti nav, tā kā tavai tūlīt satvēršu vaļā parādīšu. Šeit kā ir smuki iepakots. Šādi te. Rekur aizmugurējais splitters. Nu, skatāmies reku komplektā. Šitas ir aizmugurējais. Apakšā uz bumperu uzliks tādām ribām rekur ar visām marķējumiem. Reku te būs tas apakšā zem splitteri, kā sanāk. Ne splitteri, bet zem zem bumpera. Šitas liekās visu virsū skrūvējās, reku skrūvīts nāc kontaktā. Viss. Un pa virsu, lai viņi sākumā var piemērīt, un pa virsu reku plēvi ir uzlīmēti. Cik, lai nesaskrāpēt, redziet, kā ļoti kvalitatīvi izskatās pašlaik. Un reku mums ir priekšējā lūpa. Šāda te. Šāda te mums būs lūpa. Visu arī plēveli sākumā pielikt vajag. Reku viņu logo arī ir virsū. Redziet kā? Jā, lēts šis pasākums nav, bet izstās ļoti kvalitatīvs. Labi ir iepakots, nav tā kā Ķīnas prece, reku arī skrūvīts nāk līdzās. Visādām šaibītēm. Kaut kā tāvot. Tā kā davai skatāmies tālāk. Parādīšu tagad jums nedaudz pieliku, kā iztīsies priekšējais splitters. Pastīsties, paskatāties. Parādīšu, ko mēs šodien sāksim, ar ko vēl esmu. Šāds te mums ir. Vai jūs domājat, kas tas ir? Šis mums ir spoilers. Spoilers uz jumta. Un šodien mēs liksim šo spoileru uz jumta. Jā. Un arī liksim šo spoileru un parādīšu, kas vēl ir atnācis. Jaunas skrūvītas diskiem.
melnas skrūvītes. Kaut kā tā. Tā kā neko dzenam mašīnu iekšā un liksim virsū. Labi, tagad neko ķersimies klāt šim spoilerim, kurš mums būs šeit. Hop. Kaut kā šādi viņš mums iztīsies. Te jālīmē būs ar līmi. Kaut kā tā viņš iztīsies. Ierakstiet komentārā, ja patīk šitāds spoileris, smuki iztīsies. Man liekas, ka būs tīri neko. Un ko vēl nopirku? Šitādi te Bizon Max Hi-Track Bizons. Un domāju, ar šito es arī līmēšu. Noši ierakstiet komentārā, turēs vai neturēs. Es domāju, ka turēs. Tā kā kaut kā tā. Labi, es tagad attaisīšu līmu vaļā un tad jau līmējam virsū šo spoileri. Klāsim virsū līmu tulītās. Op. Kaut kā mēģināsim. Pašlaik tu izstās. Kā saliksim visu spoileri un mēģināsim likt virsū. Te jau manīs, kas tur būs. Tā kā kaut kā tā. Tā kā es tagad lieku un tad jau liksim virsū. Nu, ko, draugi, spoileris mums ir ielikts jau. Ielipa. Kaut kā iztīsies tā. Tīri normāli iztīsies. Uzlikšu vēl virsū, uzlikšu lupatu pa virsu. Uzlikšu vēl kaut ko smagāku virsū, lai viņš riktīgi piespiežās. Kaut kā tā. Tā kā, jā, esam uzlikuši kaut kādu smagumu, saķītu uzliku, lai smagāk ir. Nu neko, tagad ķersimies klāt, gribu saprast pa aizmugurējo difūzeri. Jo es nevaru uzlikt difūzeri aizmugurē, jo maisa šitais te āķis gribu noņemt nostiņu. To vadu sākumā saprast gribu. Tā kā jā, jānoņem šitais nost ir. Un tad jau sapratīs, tā kā jā. Vajadzētu noņemt nost un saprast, kas tur notiek, lai es uzlikt apakšā difuzeri. Esmu noņēmis reku šito aizmugurē plasmasu. Ir doma šo te nokrāsot melnu spīdīgu. Varbūt ierakstiet komentārā pirms nākamā vidiks, ka iznāks, kādu krāsot vēl no laiks ir, vai atstāt šitādu pelēku vai melnu spīdīgu. Kaut kā tā un reku noņēma nost. Šitas tevat maisī, viņš bija šitā te klāt. Šitā viņš bija klāt. Un viņš man sanāk maisa uzlikt apakšā to spliteri šitiem. Tā kā šitas ir nost. Un te man arī meta kļūda no šitā, jo te viss bija iekšā slapšs, pastēties. Viss zaļais ir sameties. Šo jāiztīri jāuzliek kāds virsū cimds un kaut kur jāpiesina, lai viņš te nemaisās un viss. Pa lielam kaut kā tā. Un domāju, šito vēl norukt nost melnu spīdu, nu, melnu matēdu laikam nokrāsot. Kaut kā tāds plāniņš ir. Jā. Un no tādas, domāju, es tagad tāds arī kādu laiku pabraukāšu, kamēr mēju vajadzētu nokrāsot šito te melnu, es domāju. Tā kā rakstiet komentārā melns vai šitās, lai paliek. Tā kā kaut kā tā. Tā, un tagad mēģināšu piemest spliteri klāt.
Un reku mums ir aizmugurējais splitters arī. Doma ir tāda. Es mēģināšu kaut kā nolikt to kameru, lai var redzēt. Doma mums ir tāda, kad šitā te viņš iztīsies. Šeit apakšā, šitā. Redzēt? Šādi te un otra puse atsevišķi nāk. Te ir tādas tā kā apakšā šitādi. Un te reku mala. Vai grūti jau tā? Jā. Es domāju, kad ir šitas ir melns jānokrāso. Tā būs cita štela. Kā rakstiet komentāru. Tā kā apskatāties, kā es izdomāju šito te, kur satīrīt beigi bija iekšā zaļais sameties, kā pirmīt teicu, man arī pagriezieni čakarējās, tā kā meta kļūdu ārā. Nu, kad slēdz pagriezienu, kļūdu met iekšā izrādās šinī fiškā. Zaļais un uz īso iet, tā kā izpūtu viss ir satīrījis apūto šito te elektroprotekt. Nu, viss aizgāja, visa problēma. Tā kā jā, ot. Šito, domāju, metam ārā. Un tagad man vairāk netraucēs, es arī varēšu to splitteri tagad uzlikt, šito piesies šeit kaut kur. Un arī numuru, domāju, šeit pielikšu. Un būs labi, varēs šo vest krāsot. Vēl doma šito noraut nost un nokrāsot melnu, jā. Kaut kā tā, ot. Tā kā vēl doma būs arī autiņu vajadzētu arī nopulēt, bet tas bišķiņ vēlāk, viss tas pasākums parādīt, kāds viņš mums izstās zem lampām. Zem lampām mums izstās viņš šādi. Cik te var redzēt? Tā re, ka te varēs labāk redzēt. Viss sašvīkāts. Viss ir sašvīkāts. Tā kā jā, es domāju, kad mēs viņu arī pulēsim un uzliksim virsū keramiku. Es domāju, kaut kā tā, arī liksim diskus, bet es domāju, to visu tā būs otrajā epizodē. Parādīšu, kā likšu tos splitterus virsū, jo reāli jāņem bumpers nost, jo man reāli pacēlē nav, un tāpat bumpers jāņem nost, lai normāli pieskrūvētu viņu, piemērīt un lai normāli tur varētu visu izdarīt. Tā kā tas būs viss otrā epizodē, tas būs vairāk uz pavasari mums. Un jā, un tad jau arī redzēsiet to visu to gala rezultātu, kāds būs sanācis. Arī būs diski virsū, 18. Būs tas, visi splitteri virsū būs nopulēts. Arī vēl vajadzētu bremžu diskus nomainīt un vēl doma pārkrāsot supports varbūt. Nezinu, redzēs, kā tur viss tālāk būs. Bet pa lielam, jā, tā kā spoilers mums pašlaik līmējās klāts, domāju, drīz būs pielips. Tas tā, bet par pārējo domāju, jā, nākamajā epizodē. Un ierakstiet varbūt komentārā, vai jūs gribiet redzēt nākamo epizodu, vai īsti jums neinteresē šāda te veida video. Tā kā es domāju, gala rezultāts būs mums ļoti smuks, bet pacietība, tas būs viss martā, jo pašlaik mums ārā ir slapšs, tad lietus, tad sniegs kaut kā tā. Tā kā patika video, uzliekam laiku, abonējam kanālu un tad tiekamies, var teikt, martā. Tā kā davai, pīsiņš, čau!